Lai mēs varētu atcerēties krāsu terminoloģiju, tagad šajā video izpētīsim, kas notiek ar krāsām, kad mēs tās sākam samiksēt ar citām krāsām un kā sauc šos procesus. Mēs bieži sastapsimies ar šo terminoloģiju tagad, kad sāksim likt krāsas kopā, radot krāsu harmonijas. Tāpēc radiet sev šādu te lapu, kurā jūs izskaidrojat sev krāsu terminoloģiju. Es esmu uzrakstījis angliski, bet arī jums tagad izskaidrošu latviski. Tātad jau tad, kad mēs radījām šo te krāsu apli, tad es jums arī parādīju šo. Šajā te krāsu aplī mēs jau ierakstījām iekšā. Es tagad jums atgādināšu, ka piesātinājums angliski ir hue. Es rakstu arī angliski klāt, jo dažādās aplikācijās mēs lietojam angļu nosaukumus. Piesātinājums ir tīrā krāsa. Toņās iekrāsošu gaišums ir ar balto, pieklusinātais ir ar pelēko un tumšums ir ar melno. Uzrakstiet arī sev tādu formulu. Tātad piesātinājums tīra krāsa, gaišums ir tīra krāsa ar balto, pieklusinātais tīra krāsa, baltais un melnais, jeb tas ir pelēkais, un tumšums, jeb tīra krāsa kopā sajaukt ar melno. Tad, kad jums ir šāds špikarītis, tad pēc tam ir daudz vienkāršāk orientēties, kad iet runa par krāsu harmonijām. Izvēlēties jebkuru krāsu, tīrā forma, tīrais krāsas spektrs. To tīro krāsu uzkrāsošu šeit. Es izvēlējos citu krāsu, iekrāsot šeit. Tīrā krāsa ir tā, kurai klāt nav nekas, nekāda piejaukuma. Ne baltais, ne pelēkais, ne melnais. Un tas ir hue angliski. Latviski piesātinājums. Tā ir šī krāsa. Tālāk ar tint, jeb ar balto. Gaišinātais tonis. Un šeit uzzīmējiet apti kā es no pavisam gaiša uz pavisam tumšu. Bet tas viss ir tikai ar balto darīts. Vienkārši piejaucot nedaudz vēl balto, vai arī tumšo šeit silo. Nākamais tonis būtu šeit. Mēs vēl darīsim dažādus uzdevumus saistībā ar to. Nākamais ir šeit, piejaucot vēl klāt. Būs vēl tumšāks. Tādā veidā tāds krāsu pārējs. Uztaisiet. Nākamais ir par melno, un tas ir šis atkal pie šī te pavisam nedaudz, viens punktiņš melnais, tur vairāk melnais, vairāk, kamēr sanāk pavisam tumšs. Uztaisiet arī sev tādu piemēru, tādu pavisam mazu punktiņu melnā. Un šeit punktiņš ir melno, lielāks punktiņš, lielāks un pamazām pavisam tumšs. Ja? Šos te sauc par vērtību, jo tāpēc, ka tas ir no gaiša līdz tumšam, bet tā ir viena un tā pati krāsa. Tā skaits viena un pati krāsa, tikai savādāki krāsas toņi, vai nu gaišināti vai tumšināti. Un tā ir krāsu vērtība no gaiša līdz tumšam. Un tad šajā sadaļā iet runa par intensitāti. Tātad vērtība ir no gaiša līdz tumšam, tints un šeit gaišums un tumšums, bet intensity tas ir arī tiek saukts chroma vai saturation. Tas ir relatīvais krāsas spilgtums vai arī nespodrums, pieklusinājums, toņa intensitāte kāda ir. Gan balto, gan melno, man ļoti patīk šīs, ka tieši ar pelēko jauktās krāsas. Ļoti skaisti sanāk. Toņi ar pelēko. Un tā, šādi te špikarīti sev uztaisiet, un tad jums vienmēr būs pie rokas, un ja sajuks kaut kas, tad jūs varat atgriezties kā pie vārnīcas visu šo te lasīt. Tikamies nākamajā video par krāsu harmonijām.